Frenkam bija nepieciešams darboties. Viņš nevarēja sēdēt bez darba. Viņš gribēja naudu, vēl vairāk naudas. Viņš gribēja varu, vēl vairāk varas. Viņš gribēja skaistumu, viņš gribēja sievietes, viņš gribēja greznību, visu. Paldies, Kārli! Labdien, mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim Teodora Dreizera vēlmju triloģijas 2. daļu – Titāns. Ja esat lasījuši Finansistu, tad ziniet, cik aizraujoši ir Frenka Kūpervuda stāsts. Bet vai esat kādreiz domājuši, kas notiek pēc tam, kad kāds nokrīt no pjedestāla, un kāda ir cena par atgriešanos virsotnē? Titāns atbild uz šiem jautājumiem, un vēl daudz ko citu. Titāns turpina stāstu par Frenku Kūpervudu. Atcerieties, Finansista beigās viņš bija bankrotējis un pat nonācis cietumā. Šī grāmata sākas tieši ar viņa atgriešanos no šīs tumsas. Un ak, Kūpervuds! Viņš atkal sāk cīņu par savu vietu virsotnē, un šoreiz viņa uzmanības centrā ir Čikāgas ielu dzelzceļa sistēma. Iedomājieties, kāda cīņa. Tas nav tikai par naudu. Tas ir par varu, par monopolu, par to, kurš kontrolēs pilsētas pulsējošo sirdi. Dreizers ļoti asi, pat nežēlīgi, parāda šīs cīņas, kur pretinieki ir gatavi uz visu, lai viens otru iznīcinātu. Un Frenks, viņš ir šīs spēles meistars. Viņš atkal pierāda, ka ir titāns ne tikai biznesā, bet arī spējā atgūties pēc vissmagākajiem triecieniem. Grāmatā parādīta arī Frenka personīgā dzīve, kas ir tikpat sarežģīta kā viņa biznesa afēras. Viņa sieva Ailīna joprojām ir blakus, bet viņu attiecības ir pilnas sāpēm un neusticības. Un tad parādās Berenike, jauna, skaista un ļoti gudra sieviete, kura kļūst par Frenka jauno apsēstību. Viņa nav vienkārša daļava, nē, viņa ir spēcīga personība, kura spēj izaicināt Kūpervuda ego. Šī triloģijas daļa ir spilgts piemērs tam, kā bizness un personīgās attiecības savijas vienā, sarežģītā, gandrīz neizšķiramā mezglā. Galvenā ideja, ko Dreizers mums piedāvā, ir tāda skarba patiesība par izdzīvošanu, kas stiprākais izdzīvo. Un ka vara, tā var korumpēt. Romāns liek mums aizdomāties par to, cik tālu cilvēks ir gatavs iet, lai sasniegtu savus mērķus, un kādas ir patiesās sekas šiem lēmumiem. Tas ir stāsts par to, ka pat pēc milzīgiem zaudējumiem patiesi titāniska griba spēj atjaunoties un pat pārsniegt iepriekšējos panākumus. Tas ir, ja tu esi titāns, protams. Un kāpēc tev vajadzētu izlasītu Titānu? Pirmkārt, ja esi lasījis Finansistu, tad tas ir obligāts turpinājums. Tu vienkārši nevari nezināt, kas notiek tālāk. Otrakārt, tā ir fascinējoša vēsturiska drāma par Čikāgas pilsētas attīstību un dzelzceļa industrijas cīņām. Tu redzēsi, kā lielās korporācijas un magnāti cīnījās par ietekmi. Treškārt, Dreizers teicami pēta cilvēka dabu, viņa ambīcijas, kaislības un vājības. Tu varēsi ielūkoties bagāto un ietekmīgo cilvēku prātos un redzēt, kas notiek aiz spīdīgās fasādes. Šī grāmata patiks visiem, kam patīk vēsturiskie romāni, kas vērsti uz biznesa pasauli, politiskām intrigām un personīgām drāmām. Ja tevi aizrauj stāsti par varu, atgūšanos un cilvēka bezkompromisa cīņu par panākumiem, tad Titāns tevi neliks vilties. Un, protams, tiem, kas novērtē Dreizera naturalistisko un realistisko rakstības stilu, tas būs īsts baudījums. Ko, gatavs kļūt par Titānu lasīšanā? Paldies, ka biji kopā ar mani! Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā!
Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.